Līdz ar himnu un ģerboni valsts simbols ir arī sarkanbalts-sarkanais karogs. Latvijas valsts karmīnsarkanais karogs uzskatāms par vienu no senākajiem mūsdienās izmantotajiem karogiem pasaulē. Tas radīts 19. gadsimtā, kaut apstiprināts tikai 1990. gada 27. februārī. Dagdas noda vēstures pētnieks Aivars Arnicāns karogu dēvē par atmodes simbolu. Tādēļ savāktās vēstures liecības ir sašķirojis un apkopojis fotogrāfijas par laiku, kad Dagdā pirmoreiz izkārts sarkanbalts-sarkanais karogs. Pat ideja par šīs izstādes veidošanu radās jau diezgan sen, un, var teikt, kādu jau gadu 5 laikā jau bija doma, ka varētu pastāvēt tāda izstāde, ka vajadzētu apkopot to laiku, atmodas laiku fotogrāfijas. Lai 3 vietējo fotogrāfu Jāzepa Stikuta, Aleksandra Čumika un Alekseja Gončarova tolaik uzņemtie kadri varētu tikt apkopoti un beidzot arī izņemti no plauktu dziļumiem, izstādes veidošanu finansiāli atbalstījusi Dagdas novada dome. Puse no šīm fotogrāfijām viņas ir melnbaltas un puse ir krāsainās. Un krāsainās fotogrāfijas arī pirmo reizi ir izgatavotas pirmajā eksemplārā. Vēsturiskā fotoizstāde Latvijas neatkarības atjaunošanas laiks Dagdā Dagdas novada Tautas nama izstāžu zālē apskatāma no 18. novembra. Izstādes autors saka, tas ir tikai sākums, jo biedrības Patria krājumos ir arī kinohronika un citi materiāli ar cilvēku atmiņām par neatkarības atjaunošanu. Tā kā mūsu biedrība Patria nodarbojas ar vēstures sakārtošanu, pētīšanu, ar dažādu tradīciju atjaunošanu un arī sagatavošanu, lai tā neiet zudumā, lai tā paliktu mūsu nākošajām paudzēm, lai bērni mācītos, ar ko ir dzīvojuši viņu tevi un vectevi. Un tāpēc arī biedrība ir veikusi darbu, jo cilvēki pamazām, kā sakās, vecāka gadu gājumā, diemžēl pamet mūs, un tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt tos visus faktus, atsaliecinieku stāstījumus. Pašlaik notiek izstādes papildināšana, lai jau martā varētu godināt visus tos, kas toreiz bija iniciatori sarkanbalts-sarkanā karoga izkāršanai Dagdā. Pirmais cilvēks, ko mēs gribētu nosaukt, tas bija Vilmārs Geikins, kurš jau 21 gadu atpakaļ bija viens no galvenajiem organizatoriem, un pateicoties tieši viņam, arī šī karoga pacelšana Dagdas pilsētā, kā pirmajā rajona pilsētā, arī notika. Varbūt vēl pāragri runāt, bet nākošās izstādes tēma būs Dagdas dramatiskais teātris, saka vēstures pētnieks. 1920. gadā Dagdas, varbūt tajā laikā vēl ciems viņš bija, bet Dagdā bija attīstīta kultūras dzīve. Un izrādās, ka Dagdā bija Dagdas dramaturgijas teātris. Un mūsu rīcībā mēs esam tagad arī meklējuši, un arī šodien es esmu atbraucis no Krāslavas, un jau mūsu rīcībā ir fotogrāfijas ar šī teātra 20 aktieriem, ar viņu fotogrāfiem, ar to viņu vadītāju. Novadpētniecības biedrība Patria ar tās dibinātāju Aivaru Arnicānu priekšgalā uzsākusi nopietnu un nozīmīgu darbu, tāpēc vēlam neizsīkstošu enerģiju turpmākajos novada vēstures pētījumos.